Esiet sveicināti raidījumā Mūsu vide ir mūsu atbildība. Šoreiz ar studijas viesi turpināsim iesākto tematu par atkritumu daudzumu samazināšanu, nolietotā pārveidošanu, kā arī parunāsim par to, kā atkrituma apsaimniekotājs iesaistās vides izglītībā. Tāpēc uz sarunu esmu aicinājis Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijas vides izglītības projektu vadītāju Aritu Smalko-Boriseviču. Sveicināti! Sveiki! Un tad sākumā vēlējos pavaicāt, atkrituma apsaimniekotājs, viņa galvenais mērķis, uzdevums ir atkritumus savākt, pārveidot, noglabāt. Kāpēc tieši vides izglītība? Kāpēc tieši vides izglītība nodarbojās atkrituma apsaimniekotājs ZAO? Principā būtiski, lai atkrituma apsaimniekošana būtu realizēta veiksmīgi. Līdz ar to, realizējot vides izglītību, mēs vēlamies, lai iedzīvotājs zinātu, kā rīkoties ar atkritumiem un zinātu, ka tas, ko mēs atnesam no veikala, nevienmēr ir izmetams, bet ir nododams otrreizējai pārstrādē, kas ir būtiskākais. Un rezultātā mēs varam ietaupīt dabas resursus un neiznācināt to, kas mums ir dabā pieejams. Un ar kādos virzienos tad skatās šī vides izglītība no ZAO puses? Kas tiek uzrunāts? Kas ir tā mērķa grupa pagaidām? Principā mēs strādājam ar dažādām mērķgrupām, kas ir gan bērni, jaunieši, gan arī pieaugušie. Un es gribēju teikt, ka šobrīd visaktīvākais darbs notiek tieši ar bērniem un jauniešiem, sasniedzot gan pirmskolas izglītības iestādes, gan arī vispār izglītojošās skolas. Jo būtiski ir jau šajā vecuma posmā, arī pirmsskolā, stāstīt bērniem par vides audzēšanas aspektiem un vides jautājumiem. Ne tikai varbūt konkrēti tikai par atkritumiem un atkritumu apsaimniekošanu, bet arī tieši par vidi, kā mūsu konkrētā ikdienas rīcība ietekmē vides aspektus. Un nereti, ka tieši bērni ir tie, kuri māca vecākus mājās. Ir mums arī bērnu dārza audzinātājs, kurus ir zvanījušas un arī klātienes tikšanās laikā ir apstiprinājušas, ka bērni mājās vecākiem ir teikuši, nemetīsim ārā stikla pudelī sadzīves atkritumu konteinerā, bet metīsim tam paredzētajā konteinerā. Līdz ar to bērni mudina jau vecākus rīkoties atbildīgi un tad domāt par materiālu otrreizējo pārstrādi. Tad varētu arī to saukt par tādu kā ievirzi zaļajā domāšanā, zaļajā dzīvesveidā? Arī, jā, protams, bet tas arī ir tāds aspekts, ka mēs varam paskatīties, ka mudinot skolēnus gan ņemt dalību mūsu realizētajos konkursos, gan arī akcijās un citās aktivitātēs, ko piedāvājam arī pilsētas svētku laikā, tieši paskatīties, kā mēs varam ikdienā izmantot šīs lietas otrreiz. Un tad bērni jau ne tikai domā par zaļo dzīvesveidu, bet arī jau domā radoši, kā šīs lietas izmantot otrreiz, varbūt radot kādu inovatīvu interjeru priekšmetu, vai, piemēram, kā konzervu kārbiņu radīt par skaistu trauciņu, kur novietot pildspalvas vai kādam citam mērķim. Vai arī nolietotu tēkreklu, radīt jaunā paklājiņā, ko tad nolikt sev pie gultas vai radīt savam mājdzīvniekam. Pēc šiem objektiem atgriezīsimies vēl vēlāk, bet pastāstiet, kādas šīs skolēnu grupas visvairāk iesaistās šajos konkursos, radošajos projektos, vai tie ir jaunākie bērni, vai tomēr tie ir vecākie? Tie ir gan. Mēs mēģinām sadalīt konkursus un aktivitātes atbilstoši mērķu grupai. Tas nozīmē, ka pirmskolas izglītības iestādēm būs citi konkursi un aktivitātes, savukārt jau skolas vecuma bērniem tie atkal būs citi. Un mēģinām skatīties arī vecuma grupās, kas konkrētajā vecumā skolēnam būtu interesanti, lai viņš domātu par vides tēmu un skatītu šos jautājumus. Tad ņemot par piemēru varbūt tos pašus mazākos, kas tad ir viņiem tas aktuālākais? Mazākiem pats aktuālākais ir, kā mēs varam redzēt, zemāk ir, pieņemsim, taisīt kādus objektus, piemēram, taisīt no otrreizējā materiāla kādus dzīvnieciņus, zvēriņus, lapsu, vilciņus, ko pēc tam izmantot rotaļās un mācību procesā jau dārziņā kopā ar audzinātājām. Piemēram, veidot arī spēles ar skaitīšanu, ar pudeļu korķīšiem, tādā veidā tieši tā interaktivitāte, ka viņi redz, ka viņi to var izmantot pēc tam mācību procesā. Un ir arī tās akcijas, kad var nodot šo makulatūru. Varbūt tas tad tieši tas, kas uzrunā tos lielākos bērnus, tas ir tas? Arī jā, lai gan arī mazie bērni ļoti aktīvi piedalās makulatūras vākšanas akcijā. Un es gribētu teikt, ka tieši ir makulatūras vākšanas akcijā arī iesaistās pieaugušie, jo mums ir skolas arī, kuras sūta fotogrāfijas no šī procesa, kad piebrauc mašīna un šos visu materiālu ielādē kravā, kur piedalās arī vecāki ir klāt un vecāki pat ir sacenšās par to apjomu, paši skolēni klasē, kurš vairāk ir atnesis makulatūru un nodevis
otrreizēji pārstrādei. Jā, tāpēc arī gribu jautāt, kas motivē šos jauniešus iesaistīties? Viņiem motivācija ir gan tā iekšējā konkurence, es domāju, tā klasē, kad viņi grib parādīt, ka viņi ir aktīvi un domā par šiem jautājumiem, kā arī noteikti tas ieguvums konkursa rezultātā, ka viņi kopā ar klasi var doties izzinošā ekskursijā un tad jau atkal izpētīt vidi no citas puses. Bet tagad paskatīsimies nelielā video sižetā, kur tiks parādīts arī, kā šos te otrais izmantojamos priekšmetus, lietas, nolietotos materiālus varam izmantot vēlreiz. Aktualizēt vides problēmas varam arī ar mākslas palīdzību. Pārliecināts ir Valmieras mākslas vidusskolas direktors Edgars Bogdāns. Rādot uzskates materiālus, kuros audzēkņi izmantojuši tikai otrais izmantojamo materiālu, viņš uzsver, ka tā ir iespēja uz lietām paskatīties citādāk un atrast tām jaunu pielietojumu. Nevienmēr ir šis otrais pārstrādātais materiāls ar tādu domu izmantots, kad mēs tagad gribam apzināti izmantot šo materiālu, tāpēc, kad mēs domājam zaļi. Bieži vien ir tā, ka mēs redzam skaistas lietas, tā ir faktūra, forma, kas mūs piesaista, un tad mēs rodam šo pielietojumu, izmantojot, pieņemsim, šos materiālus mākslas darba radīšanai vai šim te vizuālajam un treniņam, kas ir nepieciešams topošajiem interjeristiem, reklāmai, modes dizaineriem. Šis ir viens no veidiem, kā skolēnos attīstīt radošo domāšanu, kas turpmāk palīdzēs ne tikai profesionālā izaugsmē, bet arī liek aizdomāties par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu. Skrituļslīde, jā. Šis bija tas uzdevums, kur vajadzēja no sadzīves priekšmetiem, veciem, nevajadzīgiem, kas ir mājās, izgatavot gaismas objektu. Edgars Bogdāns uzsver, ka atkritumu samazināšana un atkritumu pārstrāde ir un būs aktuāla, jo pateicoties dažādiem konkursiem, ko rīko gan mākslas organizācijas, gan atkritumu apsaimniekotāji, sabiedrību izglīto. Mēs zinām, ka nevienmēr skola spēja ietekmēt. Skola var ievirzīt, var pateikt, kā ir labāk, bet tas ir darbs mājās, jo principā viss jau sākas ar atkritumu šķirošanu, un ja mēs to nedaram, tad es domāju, tam bērnam ir pilnīgi vienalga, ja viņš redz, ka vecāki to nedara. Viņi nav zaļi domājoši. Vecuma posmā, protams, kad viņš sāk aizdomāties par šīm lietām, tad tas ir šī zaļā sirdsapziņa. Varbūt tās tiešām viņa pamostās, vai tur jau bija iesēta šī sēkla, kas viņam tagad tur dīkst, un viņš varbūt tās atcerās, un viņš saprot, ka tā ir pareizi. Vēl aizvien mēs tikpat daudz mēslojam, pērkam un atkal mēslojam, un tas nekur tik ātri tas tā nebeigsies. Tas turpināsies vēl kādu laiciņu. Man liekas, tie ražotāju uzstādījumi jau arī tādi ir, kad ātri nopērc, palieto un pēc nākošo. Kamēr nebeigsies tas presings no ražotāju puses, tikmēr, man liekas, tā lieta būs aktuāla. Kā redzējām video fragmentā, tad jaunieši izmanto šo te nolietoto materiālu otrais izmantošanu. Tad sakiet, kurš iegūst no šā te, kad mēs pārtaisam kaut kādas lietas, pārveidojam, kā redzējām, skrituļslīdu par lampu, kurš no tā iegūst? Kāds labums no tā visa? Iegūstam mēs visi. Mēs audzējam dabu. Piemēram, šī skrituļslīde nenonāk dabā. Tā nesadalās, līdz ar to kaitīgās vielas, kas konkrētiem elementiem sadaloties nenonāktu dabā, un mēs tos neieelpotu, ne arī kādā citā veidā sasniegtu. Un iegūst pirmkārt jau paši jaunieši, kas darbojas mākslas skolā un kur paskatās uz šīm lietām no citas puses un domā radoši, kā mēs vēlreiz varam atgriezt dzīvē šīs lietas. Mēs arī dzirdējām, komentārā izskanēja tāda lieta kā šis te ražotāju presings, kad viņi tā kā uzspiež pērc. Kā mēs pret to varam cīnīties? Domāju, ka šobrīd mēs varam pret to cīnīties ar sabiedrības izglītošanu, ar to, ka pirkt iepakojumu, kas ir nododams un derīgs otrreizēji pārstrādei. Lai gan bieži vien ir ļoti problemātiski, ieejot veikalā, mēs redzam, ka ir pilni plaukti ar plastmasas veidu, kas nav pārstrādājams. Līdz ar to šeit ir katra pircēja paša apziņa, vides apziņa un dabas audzēšanas aspekts. Un arī šī vides izglītība varbūt vairāk nostrādā šo jauniešu un bērnu apziņā. Kā mēs varam aizsniegties līdz šim pieaugušajam, kurš praktiski vairāk arī patērē, kuram ir vairāk šo līdzekļu, lai tērētu? Pieaugušie ir galvenie lēmumu pieņēmēji ģimenē. Protams, mēs varam intensīvāk strādāt ar bērniem un jauniešiem,
kuri tad tālāk, kā jau minēju, izglīto savus vecākus, kā arī ar dažādu akciju un vizualizāciju palīdzību tikt līdz pieaugušo apziņai un domāšanas veidam. Tikties ar viņiem klātienē, kā piemēram mēs tiekamies arī ar nama apsaimniekotājiem un daudz dzīvokļu namu īpašniekam un iedzīvotājiem un stāstām par atkrituma apsaimniekošanas aspektiem un materiālu nodošanu otrreizējai pārstrādei, kā arī pilsētas svētkos realizējam dažādas aktivitātes, kur tad mēs sasniedzam šo te pieaugušo mērķu auditoriju un varam kopā darboties un stāstīt. Un kā ir ar šo te vides izglītību citos Latvijas reģionos, kur ZAO neveic šo te darbību? Vai arī ZAO strādā visā Latvijā, iesaistot visus šos te jauniešus, vai arī tomēr ir citas organizācijas, kas arī to strādā? Mēs strādājam savā apsaimniekošanas teritorijā, kas ir Vidzemes reģions. Citos reģionos Latvijā strādā citi apsaimniekotāji un arī, ko katrs realizē saistībā ar vides izglītības aktivitātēm. Tas ir viņu pašu ziņā, jo valstī šobrīd nav noteikts vienotas sistēmas, kā būtu jārealizē vides izglītība. Un katrs apsaimniekos to dara pēc saviem ieskatiem. Mēs to darām jau vairāk kā 15 gadus un mērķiecīgi to darīsim arī turpmāk. Un kā ar to citu valstu pieredzi ir? Vai ZAO arī brauc uz ārzemēm, meklēt šo te pieredzi, skaidrot? Varbūt kāds brauc pie mums šo te pieredzi smelties. Kā notiek tā pieredzes apmaiņa? Jā, brauc arī pie mums, un arī mēs esam bijuši pie kolēģiem Igaunijā. Arī apmeklējam zinātnes centrus, kas ir, piemēram, Igaunijā atvērušies, un skatāmies arī no pašvaldību pieredzes, mēģinām uzzināt, kā viņiem veicas ar atkrituma apsaimniekošanu un kā veicas ar vides izglītības realizēšanu, lai tad skatītos, vai tie paši principi darbotos arī pie mums, un varbūt ir kāda laba ideja, ko mēs varam paņemt no viņiem. Kā jums liekas, kur Latvija atrodas šādā te vides izglītības jomā Eiropā? Varbūt pat Baltijas valstīs, ja mēs sašaurinam to loku? Tā man grūti uzreiz pateikt, neesmu pētījusi tieši aspektā pret citām valstīm, bet es gribētu teikt, ka tas tikai iet ar augšupējošu līkni. Cilvēki arvien vairāk domā par vidi sev apkārt, ne tikai par atkritumu apsaimniekošanu, bet par vidi plašākā konceptā. Un noteikti tas attīstās, un arvien vairāk mēs varēsim redzēt, ka cilvēki domā arī par atkritumu samazināšanu un otrreizējo pārstrādi. Un vēlreiz atgriežoties pie šīs lietas, kad mēs varam otrais izmantot šos atkritumus, tad pastāstiet, kas ir jums atnests līdzi, ko mēs varam redzēt uz galda? Līdzi atnests ir pats vienkāršākais, ko mēs ikdienā varam mājās radīt kā atkritumu. Tas ir konzervu buņģiņa, un konzervu buņģiņa dekupēta ar salveti, radot interesantu ornamentu, respektīvi, jebkurš jaunietis vai pieaugušais var paņemt konzervu buņģu, radīt interjeram atbilstošu krāsu un ornamentu kopumu. Un pats būtiskākais, ka šīs lietas mēs varam darināt gan skolā, gan interešu centros, gan kopā ar pieaugušiem, gan mājās meditējot vai pavadot laiku kopā ar ģimeni. Jo, piemēram, šis paklājiņš, šeit var darboties visa ģimene kopā, paņemot vecu tēkreklu, kas vairs nav derīgs nēsāšanai, sagriezt gabaliņos un siet tādā kā sietā, un veidojot gan rakstu, atbilstoši pieskaņojot, piemēram, viesistabas krāsām vai pēc attiecīgi dažādiem ornamentiem, kā nu tīk. Un par gleznām runājot, ko arī es esmu paņēmusi līdzi, tas ir mūsu reģiona pirmskolas izglītības iestādes darināts mākslas darbs. Un tad mēs tikai varam redzēt un brīnīties par bērnu un pedagogu radošo domu lidojumu. Kā tad visas lietas, ko mēs ikdienā radam ap sevi, kā atkritumus, kā mēs varam izmantot otrais un radīt mākslu. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuri garām ejot šīm gleznām, pat neiedomājas, ka tie varētu būt potenciālie atkritumi, kas nonāk poligonā apglabāšanai. Es domāju, skolēni, un paldies arī milzīgs pedagogiem par to, ka viņi motivē. Jūs vecājat par motivātoru. Pedagogi arī ļoti liels motivators jauniešiem un bērniem, jo viņi ir tie, kuri tad viņiem pasniedz, ka ir svarīgi domāt par vides jautājumiem. Un tad cerēsim, ka atkritumus turpmāk radīsim mazāk, bet tomēr, ja radīsim, tad mēs viņus izmantosim arī citādāk. Paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos jau nākamajā reizē.